Sveiki! Ar jums video virtuve Nežana. Es jums parādīšu, kā var pagatavot mājas vafeles pildītas ar krēmu. Tā, mums būs vajadzīgi 2 olas. Tas sanāks tā, ka aptuveni kāds 25 vafelītes. 2 olas. Un 200 gramu cukuru. Sajaucam kopā. Tālūk, līdz viss paliek balts, līdz cukurs kūst. Tā, mums vajadzēs aptuveni 100 gramu sviesta, vai nu margarīnu, arī kopā iejaucam, mīkstumu. Vai nu var arī viņu karsēt, vai viņu būtu tā. Un es vēl vienmēr pielēju olīveļu. Nu tā nedaudz, jo vafelēm ļoti, teiksim, patīk sviests. Tā. Nu un 200 gramu krējuma. Es jau uz acis aptuveni zinu, cik tas ir. Tā. Un lēnītiņam pievienosim miltus. Lai būtu tāda viendabīga masa. Tā, un vēl var pielikt arī vanīļas cukuru. Es te Rimī nopirku ļoti labu tādu liekiņu, nezinu, redzēs vai nē, butervanili. Tas ir vanīļas eļļa esence un vēžas pilienus. Ļoti labi, labāk nekā pulverīts pat. Iejaucam tā smuki. Nu tālūk, ir gatavs. Tu parādīšu, kādā jābūt tai konsistencei. Redz, lai karotu var ņemt. Šādai te. Tā, un lai bišķī mums viņi pastāv, pa to laiku mēs pagatavosim krēmu. Jo, kamēr cepsim vafeles, mums krēms bišķi pastāvēs leduskapī. Tā, ļoti viegli un ātri garšīgi. Ņemam sviestu, nu te kā 200 gramu vai vairāk pat. Sakulsim viņu līdz paliek balts. Un tāpēc sviestā pievienosim kakao. Var arī taisīt galīgi baltu krēmu, jā? Bet nu man garšo kakao, nu, kādu ēdam karot. Un vēl es vienmēr pielieku kafiju. Pavisam bišķiņu. Viņi dod ļoti interesantu garšu. Tālūk. Vai nu maltu, vai nu tādu kafiju. Tā. Tas smuki izskatās. Tā, un tagad mēnītiņam pievienosim, nu nepilnu. Buņģiņu. Tā pēc konsistences jāskatās. principā, ja cep torti,
Tad arī šitādu pašu krēmu var arī pagatavot. Tad tur vajag 200 gramu sviesta un 300 gramu pilpienu. Tā, tad biez. Es domāju, ka vēl var pielikt. Jo, ja grib tādu šķidrāku, tā kā glazūru taisīt tortē, ja, tad var viņu arī, jo vairāk pilpienu būs, ja viņi būs tādu šķidrāku. Tas krēmiņš. Tā pārsītīs takot. Nu jā, nu redz. Šādam. Tā, un tagad mēs liksim leduskapī. Lai pastāv, kamēr cepās kādu pusstundiņu. Nu tālūk, es vēl te bišķiņ pievēru miltus, jo mīklā jābūt redz tādai pabiezē. Nu tā, panna mums jau ir uzkarsēta. Nopirku Rimiju uz akciju uz atlaidi. Nu, nevisai laba viņa, bet, nu, tomēr cep es piešāvos no abām pusītēm cep. Tā, tur nāc tāds kātiņš vēl. Nu, gaidam. Process ir diezgan tāds pailgs, kamēr viņas visas sacep. Nu, pirmā vienmēr sanāk nevisai kā vēlās. Paskatīsimies, vai kārtīgi sasilst, kā jau pirmā pankūka. Tā. Redz, viņi bišķiņ tās maliņas neatcep kā nākās, tāpēc es piešāvos. Lūk. Redz, pirmā pankūka vienmēr nesanāk, nu, un tagad būs otrā. Panna ir sasilusi. Ļoti labi viņi sacietē. Tas tā bērniem. Nu, redz. Ja nu gadījumā pielīt un nesanāk viņa plānta, tā ir vainas miltus vairāk jāpieliek. Ja tas nepalīdz, tad var bišķiņ vēl olu pielikt. Nu, un tagad ātri, kamēr karsti, mēs viņas satinam. Tā. Nākošo. Bišķiņ pastāv.
tā, kad viņas atdzisīs, tad mēs pildīsim ar kremu. Nu tā, un pildam. No abām pusītām. Tā. Nu, redz, smuka un gārdi. Ziemassvētkos var pasniegt galdā. Bērniem ļoti garšo. Nu, un, protams, man pašai. Jo no traiknumiem es nebaidos. Nu, tālūk. Un liksim atkal leduskapī. Lai viņas pastāv, viņas visu laiku stāvēs leduskapī, pastāvēt kaut vai 2-3 dienas, nekādu vainu viņiem nav. Nepaliek mīksta nekas. Tā kā? Varam likt leduskapī.